Kāpēc piketējat pie Rīgas domas, nevis pie ministra kabineta vai pie Saeimas? Nu, lai Ušakovs nedomā, ka no viņa kāds ir nobijies. Mums vēl sāk. Jo Rīgas doma te visu to izreikināšos ar tiem cilvēkiem. Kā jūs vērtējat ārlietu ministra Roņa teikto, ka izjaucot 1. jūlija gājienu, ik viens varēja pārliecināties, ka aizstāvam patiesu demokrātiju? To augstākā mēra tas idiotisms, jo demokrātija ir 1. jūlijā, ja, Rīga tika atbrīvota. Tad ir interesanti, 14. jūnijā mēs skumstam pa PSRS zvērībām, pa deportātiem, 17. jūnijā skumstam pa to, ka PSRS karaspēks ienāca, 1. jūlijā skumstam, ka atbrīvoja no PSRS karaspēka Rīga. Piedodiet, kur loģika? Acīm redzot, tur pie psihiatra darīšana Dabronim un Dabrovskim. Kas jūsuprāt deva rīkojumu izjaukt 1. jūlija gājienu? Uzskata Dabrovskis ar Roni un Zatvers piebalsoja. Izpildītāji bija mūrdietis. Visur presē saistībā ar šo gājienu pavīd informācija, ka tas taisījāties slavenāt nacismu. Kāpēc gājiens tieši 1. jūlijā? Tāpēc, ka 1. jūlijā bija viens brīdis, ka nebija ne vāciešu, ne krievu. Bija latvieši, bija ieņēmuši Rīgas, skanēja Latvijas himna, bija pārvēlēts Latvijas karoks. Nu, otrkārt pārbaudīt, kā tā demokrātija, kā visa Rīgas ieņemšana Krievijas okupācijas karš 3. oktobrī atļauts, Latvijas galīgā okupācija 9. maijā atļauts, nu pārbaudīsim, kā uz otru pusi. Jo nekas nenotika, neviena izvarošana, neviena laupīšana, viss bija priecīga diena, paša priecīgākā pēc baigā gada. Jūs vērtējat 9. māja atzīmēšanu Rīgā? Nu, kamēr te Krievi ir, viņiem nav citas svētku. Tas ir kaut kāds sēdz izjūtājs Austrija. Viņi cenšas kaut kā tur parādīt kopā, sanāk kopā un kaut kā atzīmēt. Tur nekas te visi krogi ciet, aiztaisīt visi cilvēku mājās. Cik zinu, tur nekāda nav. Nu, viņi svin, jo citi nekāda svētku viņiem nav. Jo kaut tā nav uzvara. Virs Latvijas dzīvo Latvijas karoks. Viņa kādu lupatiņu tur var, grib vicināties, tam nav ne mazākās nocības. Jā, Kā jūs vērtējat Georga Lentīša nesātājus Rīgā? Nu, cilvēki grib kaut kādu sev piesaistīt. Latvijai viņi nav piesaistīti, nu viņi grib sev Krievijai. Pa Georga Lentītiem Staļins šāva nostāpat kā pa 3 no karogu. Tas bija cariskās Krievijas simbols, jā, tas nederēja tagad. Nu, lai nesā cilvēki, tā ir demokrātija, katrs savrāda. Es zinu, ko darīšu. Vai iesniegums ar lūgumu sākt kriminālu procesu par jūsu apmelošanu 1. jūlija gājienu sakarā ir pieņemts? Viņš pieņemts Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir pēc manas dzīves vietas. Par ko jūs domājat balsot gaidāmajās vēlēšanās 2. oktobrī? Vēl es nezinu, jo visi nodevēji, jo vienkārši, cik zinu, no zemniekiem aizgāja Juris Vecģenerāls, tas ir mans draugs. Viņš jau 91. gada apsargāja Nacionālo partizāņu Saietu. Turpat arī mans labs paziņa Imants Kalniņš aizmuka. Kaut gan es ir Tēvzemē brīvībai briedis, vai vēl nes izstājies no partijas. Tā ļoti grūti orientēties. Ļoti grūti. Pēc kā jūs ieteicat skatīties, par ko balsot? Pēc darbiem. Pēc personībām, kāds tur ir.